Man prieks jūs visus šeit redzēt. Es jūs visus šeit uzaicināju šajā ietverpā, jo man bija grūti izlemt. Un savu galīgo lēmumu es paziņošu tagad. Kas man meitenes! Cik jauki, ka jūs esat atnākuši uz mums kāzām. Tu labāk pastāv mierīgi un es te uzlaidīšu savu kaķi, lai es tev izskrāpēju acis. Ko? Kā ko? Sastāstīja man te visādas muļķības, ka Jānis nekādu konkursu nerīko, ka dzīvo kopā ar to Irmu. Jā. Dzīvojām gan mēs kopā ar Jāni. Tu, Beatris, esi Zabule. Šīs kāzas esmu pelnījusi es. Mums ar Jānīti viss bija normāli. Un ieradies tu, un viss sačakarēja. Zudzi tu tādu. Braukt! Ai, malā! Es neatklāsīšu. Jūsu kāzas. Taču vienreiz malā. Jūsu kāzas nenotiks, jo šeit lūk rēķins. Par visiem tiem izdevumiem, kas radās gatavojot manas kāzas ar Jāni. Superdejas sākas dejos grītā! Ja nevar samaksāt tulīt, tad Jānim jānodienē mani laulībā. Par katriem 10 latiem 1 gads. Pagaidi, stop! Jā, es Jāni neprecēšu. Un ne jau tāpēc, ka tu te izbrausties, bet pirms konkursam mums ar Mariju ir vienošanās. Ja uzvarēšu es, tad balvu atdošu viņai. Un tā kā esmu dabūjusi to, ko gribējusi, uzvaru, tad nu ņem savu līgavu. Rūk! Nu zini, ko tā ir krāpšana! Pagaidiet, stop! Es vēl neesmu paziņojis, ar kuru no jums visām uz precos. Es visas apzvanīju, pilnīgi visas. Un pateicu, ka jums jāierod šajā ietārpā arī tev bērns. Bet es nepateicu, ar kuru no jums visām uz precēšos. Es to neesmu teicis nevienai. Jā, Jāni, mēs gaidām tev lēmumu. Jā. Labi. Mūsu konkurss ir sasniedzis finišu. Esmu iepazinis patiešām lielisks meitenes. Viena piedāvās stabilu ģimenes dzīvi un uzticību. Vēl kāda ir ļoti praktiska saimniece. Vēl kāda to visu grib nosvinēt pēc visām senajām tradīcijām. Cita man piedāvā pilnīgi visu. Vēl kāda
kāda to visu uzskata kā izdevīgu darījumu. Bet cita prot sagādāt pārsteigumus. Bet pirms es paziņoju savu lēmumu, man kāds jautājums tev ir. Ja tu uzvarētu šajā konkursā un tev būtu iespēja izvēlēties starp mani un dažus tūkstošus lapu, ko darīt? Bet tev nav naudas? Nē, nu neču neiet runa par to, ka ir vai nav, bet kā būtu, ja? Nu ņemtu tevi, Jāni, jo zinu, kā tu spēji nopelnīt. Paldies. Beatrice, ja kādu dienā izrādītos, ka es taisos mainīt savu dzimumu, tu mani precētu? Jā, nav šaubu, tā būtu pat vēl interesantāk. Paldies. Man kāds jautājums arī tev, Marija. Ja es tev piedāvātu visu to, ko tu vēlies, kopīgas ģimenes pastaigas ar bērniem svētdienu rītos un tā tālāk, bet neoficiāli bez laulībām, tu būtu ar mani kopā? Bet laulības taču ir labāk. Tātad? Es labu arī tāpat. Paldies. Trīne. 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 Kāda ir tava attieksme pret virtuālām laulībām? Nu, tas būtu bijis mans nākamais piedāvājums, ja konkurss vēl turpinātos. Paldies, paldies. Nu, sevišķi tā. Ko darīt, ja kāds tika pārcelts uz rītdienu? Nu kā? Atradīsim iemeslu kaut ko nosinēt arī šodien. Paldies! Bet neuztraucieties, jūsu atbildes nebija tās, kas ietekmēja manu lēmumu. Vislabākais kāds projekts bija Beatrice. Jau sākot ar to sludinājumu internetā. Tu taču to ielika, vai ne? Jā, mīļās pārlieknes, es to ieliku, es to arī izņēmu un uzrakstīju, kad būs gaidāmas kāzas. Jo tu, Jāni, savādāk to konkursu nekad nebūtu nobeidzis, vai ne? Bet kā? Kāpēc? Kāpēc? Lai dzīve būtu interesantāka! Bet, Jāni, kāpēc tu neatsauci šo konkursu? Nu kā, bet lai dzīve būtu interesantāka. Un šis skandāls, Beatrice, bija vienkārši lielisks ar greizsirdības lēkniem un autiņiem. Tu taču to visu norganizēji, vai ne? Protams! Tagad es saprotu, ko esmu gribējis. Ja kā slavenību žurnālos tas ir tas, ko man vajag. Nāc, Beatrice! Tas galvenais pārsteigums kāzu dienā aizbēgt tev līdavāt maķermani! Agora,